godātie kolēģi, tiesneši, tiesu darbinieki. Valsts dibināšanas diena ir kopīgi svētki visiem tās pilsoņiem un visiem tajā dzīvojošiem labas gribas iedzīvotājiem. Taču tiesnešiem tie zināmā mērā ir arī darba svētki. Protams, valsts drošība un labklājība ir atkarīga no ikviena valsts iedzīvotāja, taču tiesām ir īpaša loma. Tiesas spriešana ir valsts pamatfunkcija, no kuras kvalitatīvas un efektīvas veikšanas vistiešākajā veidā ir atkarīgs, cik droša un stipra ir sabiedrība un valsts. Tiesnesis izšķir juridiskus strīdus starp privātpersonām, tiesnesis soda noziedzniekus, tiesnesis aizsargā sabiedrību pret valsts patvaļu nepieciešamības gadījumā. Tiesnesis būtībā nodrošina svarīgāko, ko sabiedrība gaida no valsts – drošību un taisnīgumu. Neredzot un nejūtot taisnīgumu, cilvēks nejūtas drošs. Taisnība tautu paaugstina. Šo grāmatu grāmatāju, kā dēvē Bībeli, rakstītos vārdus, kā vadmotīvu Tiesas pils atklāšanu 1938. gadā citēja toreizējais Senāta apvienotās sapulces priekšsēdētājs Aleksandrs Gubens. Viņš poētiski salīdzināja: ja tiesības ir ikvienas valsts formālais pamats, tad taisnīgas tiesības ir vēldze, kas dod šim formālajam pamatam dzīvinošu spēku, bet taisnīga tiesa savā darbībā ir kā kristāli skaidrs tekošs ūdens, kas tiek novirzīts tur, kur taisnība ir apdraudēta netaisnprātības kaltējošos vējos. Šie gudrības vārdi par taisnīgām tiesām un taisnīgām tiesībām ir likti mūsu valsts pamatos. Tas bija 106 gadus atpakaļ. Varam novērtēt, cik pamatīgi ir bijuši šie mūsu priekšteču ieliktie pamati, ko nespēja iznīcināt pat okupācijas 50 gadi. Latvijas valsts tiesiskuma ideja ir tikusi uzturēta gan ar desmitiem Sibīrijā nošauto un bojā gājušo tiesnešu asinīm, gan ar trimdā mūžu nodzīvojušo tiesnešu Latvijas idejas nesautīgo uzturēšanu. Kad 1990. gadā Latvijas valsts tika atjaunota, tiesu sistēmu nevajadzēja būvēt no jauna, jo bija pamatus, kā tai veidoties. Un nozīmīga loma tajā bija tā laika tiesnešu atbalstam neatkarīgas Latvijas atzimšanā. Process nebija vienkāršs, nebija viegls. Padomju sistēmā skolotajiem juristiem nācās apgūt patstāvīgi no jauna, pilnīgi jaunas tiesību nozares. Privātās tiesības, publiskās tiesības, arī cilvēktiesības, Eiropas tiesības. Daudzi tālāka tiesneši vairs nav šai saulē. Daudzi beiguši vai gatavojas beigt tiesneša amatu. Bet jebkurā gadījumā visi viņi var būt gandarīti par savu iespēju būt klāt valstī tik nozīmīgos procesos, un arī mēs šodien novērtējam viņu nostāju, viņu darbu, viņu paveikto. Bet katram sabiedrības dzīves posmam ir savi izaicinājumi un savi uzdevumi. Lai gan tiesneša pamatpienākums sargāt tiesības un aizstāvēt taisnību ir palicis tas pats, tiesa šodien ļoti būtiski atšķiras no tiesas 25-35 gadus atpakaļ. Mainījusies izpratne par tiesvedības principiem. Nāk ar vienu jaunu kategoriju lietas. Procesa dalībnieki kļūst gudrāki, izmanīgāki, izglītotāki. Arvien lielāku lomu spēlē pārnacionālie un starptautiskie tiesību akti un struktūras. Attīstās tehnoloģijas, par kurām mēs pat nevarējām iedomāties vēl tikai 5-10 gadus atpakaļ. Mainās arī tiesneša darba mērogs. Šodien Latvijas tiesnesis ir arī Eiropas Savienības tiesnesis. Šogad maijā norisinājās augstākās tiesas konference, kas bija veltīta 20 gadiem, kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai. Un šajā konferencē Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājs Kuns Lenarts teica: nevis Eiropas Savienības tiesa, bet nacionālās tiesas ir galvenās Eiropas Savienības tiesību piemērotājs un Eiropas tiesisko vērtību uzturētājs. Mainās arī sabiedrība.
un tiesai jāspēj nodrošināt to, ko no tās gaida. Ne tikai taisnīgumu, bet arī efektivitāti, ātrumu, kvalitāti un saprotamību. No tā ir atkarīga sabiedrības uzticēšanās tiesai. Nav šauba, ka tiesas spriešanā tiesnesis nedrīkst pakļauties sabiedrības viedoklim. Tiesnesis pakļaus tikai tiesībām. Vienlaikus tiesnesis nedrīkst ignorēt sabiedrības leģitīmās gaidas pēc drošības un taisnīguma. Ja cilvēks nejūtas drošs, ja cilvēks neredz savu apkārt taisnīgumu, ja viņš nesaprot, ko dara tiesa, zūd uzticība tiesai un zūd uzticība valstī kopumā. Tas nozīmē, ka valsts nav spējusi nodrošināt savas centrālās funkcijas, taisnīguma un drošības garantēšanas veikšanu. Ar gandarījumu jāatzīst, ka šajā jomā mēs acīm redzot ejam pareizo ceļu. Cilvēku uzticība tiesu varai aug. Ja vēl 10-20 gadus atpakaļ tiesai uzticējās 36, 37, 38%, svārstījās šis skaitlis, tad šā gada Eiropas sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD pētījums parādīja, ka tiesai uzticas jau 48% iedzīvotāji. 2 gadi atpakaļ tie bija 45%. Tas ir visu mūsu darba rezultāts, kolēģi. Paldies par to. Mainās arī pasaule. Nekad mums vēl nav nācies dzīvot tik tuvu reāliem kara draudiem, kā tas ir šobrīd. Nekad vēl neesam tik ļoti novērtējuši, ko nozīmē dzīvot drošā un tiesiskā valstī. Tādēļ īpaši uzmundrinājumi mūsu kolēģiem Latgalē, kas ir vistuvāk robežai ar to pasauli, no kuras nāk šis apdraudējums. Uz viņa darba galdiem arvien intensīvāk gulstas lietas, kas ir saistītas ar valsts drošību. Lietas par robežu pārkāpumiem, lietas par bēgļu nelegālu pārvietošanu, citām pretvalstiskām darbībām. Un viņiem jābūt modriem un gataviem pirmajiem reaģēt uz vēl nebijušām situācijām. Tādēļ arī noslēguma vēlējums Latgales kolēģiem, un ne tikai Latgales kolēģiem, bet arī kolēģiem Rīgā, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē. Un šis novēlējums ir Latvijas senāta senatora Jāņa Skudras vārdi, ko viņš 1935. gadā teica, aizejot no Latgales apgabala tiesas priekšsēdētāja amata, kļūstot par senatoru un aizbraucot no Daugavpils. Es atrodu, ka viskaistākā ideja ir mana valsts, un no šāda redzes viedokļa es izgāju arī visā savā dzīvē ar visiem darbiniekiem. Lūdzu jūs palikt pie manas atziņas, kalpot valstī. Piebildīšu tikai to, ka mums ir jāatceras arī, ka valsts nav tikai institūcijas. Valsts ir arī Latvijas sabiedrība un ik viens cilvēks. Kolēģi, sveicu Latvijas Republikas proklamēšanas 106. gada dienā un novēlu turpināt dzīvot savā neatkarīgā Latvijā, kur cilvēki ir droši, kur cilvēki dzīvo taisnīgumā un patiesi tic tiesu varai un tiesiskai neatkarīgai valstī. Diemžēl tas nav garantēts, tas ir jāuztur arī ikdienā katram Latvijas iedzīvotājam un mums it īpaši. Sveicieni svētkos!